dārzniecā. Ja Vienija uzzina, ka Ieva vairs necer, ka viņai būs attiecības ar Ediju, Fēliks mudina Jezupu doties pie Ievas. Aivars sāk realizēt plānu, lai savestu kopā Ievu un Ediju. Vadims uzzina, ka viņa dēlam piederošo viesunām ir nopirkuši āboliņi. Edijs pārdzīvo, ka Ieva ir nokritusi no zirga. Tā, kas attiecas uz mazās spēļu zāles īpašniekām, ir, nevajag ietekmēt viņu fiziski. Vajag sākumā pabiedēt kādiem mājieniem, jo cilvēku fantāzija spēja uzbūrt daudz briesmīgākas ainas nekā dzīvē var notikt. Lai viņš saprot galvenais lietu kārtību, viņš ir tikai bandinieks lielā spēlē. Un šahā bandiniekus parasti nokauj pirmos. Un tad, lai sāk domāt, kā rīkoties. Vairāk jautājumu nav? Nē. Jūs tad varat iet. Visu labu. Kas ir? Bildes paskaties. Un papriecājies par savu darbu. Valmierā viens kazino īpašnieks kaut kā pavisam nejauši noslīd slēdzis no galvas tiltu, pārlauzis sprānu. Otrs tikpat nejauši gājis bojā autokatastrofā vietā, kuru neviens vispār par 30 km/h ātrāk nebrauc. Kāpēc tu domā, ka mūsu ģimenei ir ar to kaut kāds sakars? Es vairs neesmu tik naivs. Bet tu šoreiz kļūdies. Tas nekādā veidā nav ar mums saistīts. Jā, protams. Es zinu, ka mūsu ģimene tur iejaukt, un man riebis pie tādas ģimenes. Palikt slimnīcā? Tāpat ir labāk. Un ko? Bratās tagad man pa galvu sados? Es ar viņu jau visu vienojos, sarunāju. Kad tad? Es viņu runāju Skypā. Un ko, besās, ja? Ka es tev nenosargāju? Nē, tā bija mana vaina. Un ko tad Leons teica? Ko viņš izstāstīja, kas man jādara, kāds režīms jāievēro. Tā kā izsakēja. Dakterē, Skypā? Pagaid, Leons ir ļoti labs ārsts. Ja viņš ļauj viņai palikt mājās, tad viņš zina, ko viņš dara. Ar vienmēr sekot tā. To zirgu, kas jau nolietināja zemē, tu viņš jālikvidē nost. Poga, tu zini, cik tas ēzelis maksā? Kā tas varēja notikt? Viņa jau kopš bērnu dienām ir zirgā mugurā. Sākumā viņai bija ponijs, pēc tam melns. Un zirgs nemaz tā tik vienkārši nevar viņu nomest. Edijs vainīgs. Kā? Edijs arī tur bija? Nē. Ko tad tu man saki, Edijs? Viņa sadusmojās uz Ediju, tad aizgāja tiem staļiem un tad nokrita no zirga. Viņa bija satraukta. Kā es gribētu, lai tas Edijs vienkārši pazūd no zemes virsmas. Tādam ar mītu pat Golgadam. Tad kaut ko sapratīs. Lai brauc vispār uz savu Rīgu un tur sēž savā birojā. Tu zini, varbūt, ka tiešām būtu labāk tā bijis. Citā tagad tikai sirdsāpes vien ir. Redz, ka ne tikai sirdsāpes. Jā, tā man ir viss gatavs. Mildiņa? Ko? Avaris, es jau aiznesīšu. Tu gribi viņu apciemot, ja? Protams. Jā. Labi, es ielikšu vēl otru porciju, tad jūs varēsiet abi pamieloties. Labi, lai notiek. Lūdzu. Man vienalga, cik tas lops maksā. Tā dzīvnē dēļ, no čurka gandrīz dabūja galu. Labi, izjādēm varbūt, ka viņu arī nevajag vairs izmantot. Bet kā vaislas, ērzelis, viņš vēl var kalpot ilgi. Jā. Vai tas mežonīgums pārēd grienos? Tev, kad tik piķis, vienalga. Pret dzīvniekiem tā nedrīkst izturēties. Viņš arī ir pelnījis godīgas vecumdienas, kārtīgu pensiju. Varat izbeigt kliegt. Zirgs tur nav vainīgs. Es pat biju vainīga, nepārbaudīju seglu siksnu. Tā kā viss. Ko, tu nebija aiztaisījis? Biju, bet es nezinu, laikam tā siksna bija veca pārtrūka, kad es... Kas ir? Vajadzēja tev? Pagaid.
Tad tu laikam tā kārtīgi trenci to zirgu, Jā, gribēju izlādēties. Nu, re. Nu, paskatien. Ak, kas atklājās. Nu, neesmu darījusi tā pirmo reizi. Nu, tu re, vēl labāk zini. Kas ir, tas ir normāli, tas nav nekas traks. Nu, redz, nav nekas traks. Tagad gultā jāguļ. Labi, viss pietiek. Zirgs nav vainīgs. Seglusīgs nebija vainīga, un tā, ka zirgam neko nedarīt, skaidrs? Cik reizi tu nebija jājus? Nekad kaut kas tāds nebija gadījies, nu? Labi, visi es tagad gribu pagulēt. Jā, labi. Mēs ejam. Viņai ir vajadzīgs miers, nežītas. Jā, vajadzīgs gan. Labi, guli un ārstējies. Nu, ejam. Taču. Nu, ko tu gribēji? Es domāju par Ediju. Atkal kaut kāds pods nogāzes. Nē. Nu, kas tad par lietu? Mums tomēr vairāk vajadzētu viņu iesaistīt ģimenes biznesā. Ome, viņš ne ar vienu uzdevumu netiek īsti galā. Izņemot savu arhitektu biroju, bet tā ir mūsu baltā izkārtne. Nu, kaut vai kādi mazi darbiņi viņam tomēr ir jāuztic, vai vismaz ir jāinformē, ko un kā mēs darām. Vienreiz jau viņš gribēja visu Ievai izstāstīt, tu jau aizmirsi? Nu, viņam ir vispār nepareizs priekšstats par mūsu biznesu. Viņš ir izdomājis, es nezinu ko, ka mēs kaut kādi briesmoņi esam. Ome, nu beidz. Viņš neko tādu man nav teicis. Tu stādies priekšā, ko viņš ir izdomājis. Ka mūsu ģimenei ir kaut kāds sakars ar 2 līķiem no kazino sfēras Valmierā. Uzmurgojas kaut kāda sazvērstības teorija. Gati? Tā ir taisnība. Es tev tādu uzdevumu neesmu devusi. Pēters un viesnīcā? Nē, Mieroga šodien nestrādā. Jā, visu labu. Ew, tu, telečūks, ko te meklē? Labi, tu netrako, ja? Ko netrako? Ievedēļ tevi zaudēja samiņu, tev vajadzētu ar feisu sienā. Liecies taču mierā. Ko liecies mierā? Reku durvis gājas, jā? Man vajag satikt Ievu. Neko tev nevajag. Sapratēju savu Mares Paunu izmērcējies aiz laimes rožlopiņu vannā. Paklausies, tu man nenoteiksi, ko man darīt un ko nē. Skaidrs? Tie 2 tipi traucēja mūsu azartspēļu biznesam. Un kāpēc tu mani par to nepainformēji? Vajadzēja ļoti ātri rīkoties. Nemuldi. Es ar viņiem sarunājos, viņi man uzbrauca. Kā? Un tu viņus uzreiz? Lai raustās no mums, lai respekts. Es izlēmu tādas lietas. Es zinu. Un neviens cits. Ome, es zinu. Kāpēc ar pašdarbību? Es esmu dzīva. Un es savu impēriju nevienam vēl neesmu mantojumā novēlējusi. Un ja tas tā turpināsies, es padomāšu. Vai tu būsi tas, kam es atstāšu šos pilnvarus? Ome, es tikai... Tu zini, tev nav taisnība. Un lai tas nekad vairs neatkārtotos. Ej! Jā. Zini, kāpēc jau tev nav jāiet tur pie Ievas? Tāpēc, ka viņi tevi neieredz un negrib tevi redzēt. Nu, to es viņai labāk pats paprasīšu, labi? Tev galva pilnā ar skaidām, tev nepielec ko? Nepielec, jā? Nepielec, es tev. Kas tā te tagad notiek? Redzi, administrators negrib man laist pie Ievas. Viņam nav ko traukšā darīt. Administratoram nav jāmet ārā mūsu viesnīcas viesi. Neviens tev nav devis tiesības šķirot apmeklētājus. Tādu uzdevumu es tev neesmu devis. Un arī tavā darba aprakstā tas nav minēts. Es to nedaru kā administrators. Interesanti, kā tad? Kā Ievas draugs. Ar tādu draudzību es neko nezinu. Un kas te notiek ēšana darba laikā? Nē, tas ir Ievai, tas nav man. Un kāpēc te tu neesi aiznesis? Tāpēc, ka šitais lūps te ievilkās. Labi, tad es aiznesīšu kopā ar Ābolu. Paga, Milde to lika izdarīt man, saprati? Nu, labi. Edi, iesim. Kā tad Ieva ir? Nu, jau ir labāk. Kā es esmu noguries. Nu, Vadim, pārbaudīji mani informāciju. Vakarā es saucu visus, kas kaut ko varētu zināt. Nu? Ko viņi teica? Vadim,
Varbūt konjak? Dod. Situācija ir ļoti nopietna. Lai vēl. Nu? Tas pilnīgi skaidrs. Nu? Var gadīties, ka no šīs pilsētas būs jāaiziet. Kāpēc? Paskaties, Valmiera nogalināti āboliņu konkurenti. Neņemiet to Jezupu galvā. Viņš ir nesko sadomājies. Es ar viņu parunāšu, un tāda situācija vairs neatkārtosies. Varbūt mums Ievai vajadzētu vispirms piezvanīt un pabrīdināt, ka mēs būsim. Kāpēc? Ja taču gultas režīms var justies neērt. Nu, jā. Nu, labi. Ieviņ? Jā, es atkal ieskriešu pie tevis, jā. Bet es nebūšu viens. Kurš vēl būs? Nē. Aivars, es tev teicu, ka es gribu gulēt. Nē, es negribu nevienu satikt, sevišķi Ediju, nē. Nē, neuztraucies, mēs tikai uz mazu brītiņu, jā. Labi, gaidījā. Nu, re, jau bija priecīgi. Varbūt es varētu pie viņas tomēr iet viens pats. Jūs zināt, tas būtu pat labāk. Es patiešām esmu pat labam ļoti aizņemts. Sveiciniet viņu un uzmundriniet. Centīšos. Skaties. Vadim, pilnīgi noteikti tās ir slepkavības. Kurš ir pasūtītājs? Pilnīgi skaidrs. Tie ir āboliņi. Pierādījumu mums nav. Vadim, tās visas nevar būt sakritības. Varbūt kāds klients viņu apkrāpā un viņš atriebās. Ko tu runā? Mēs taču neesam tik naivi. Viņi grib nostiprināties Valmierā. Viņi grib nostiprināties šeit. Kāpēc viņi nopirka tavu dēlu īpašumus, ko? Kāpēc? Varbūt gribēja sev māju pie jūras. Nē, viņš šeit grib attīstīt savu biznesu. Viņi ir nopirkuši vēl 3 viesnams savu fiktīviem pisēm. Slomači! Te, Господи! Vadim. Kāpēc viņiem jālien mūsu teritorijā? Mums ir jāparāda, kurš ir saimnieks. Mums ir jārīkojas, Vadim. Galva sap. Iešu pie sievas. Viņa mani gaida. Mums kaut kas tepat luksā. Vadim, mums ir jāpieņem lēmums. Arī domās. Davai. Pagaidiet! Lūdzu! Aivars teica, ka tev gultas režīms. Jā, ir. Kāpēc tu esi piecēlusies? Kāda tā starpība? Ko tu vispār nāc? Tu taču teici, ka tu negribi ar mani satikties, ka tu negribi mani redzēt. Ka tev viss vienalga. Tā nav. Vai tu Feliksam tā neteici? Es teicu. Tad ko tu te meklē? Es uztraucos par tevi. Tas, kas ar tevi notika, tā bija mana vaina. Es
Tu neiedomājies no sevis par daudz. Es biju neuzmanīga, seglu siksna bija sabojājusies, un tā, ka tas bija nelaimes gadījums. Tā siksna bija veca? Kāda starpība? Tagad tev viņam ir jāizpatīk pareizi, nevis šitā. Nu, es turēšu par tevi īkšķi. Paldies, ka paņēma numuru. Līdz mājām es nevaru tu aiziet. Nokrīstu. Pahiris? Es vispār nedzeru. Es taču jūtu nes pēc koņaciņa. Man tikko kā donāts savu glāzi iedeva, redzēja, kāda ir stāvoklis. Nu, ko es varu tik nežonīgi ņemties? Mūsu abaliņi grib izspiest no biznesa, un viņi ir gatavi uz visu. Pat slapjam lietu. Vadi, nu lūdzu, man nebija vārds skatīties to šovu pēdējos 3 mēnešus. Tūlīt viss izšķirsies. Atšķirp skaties. Tagad, ja tas miljonārs iedos tai meitenei rozi, tad viņi būs uzvarējis, viņš būs viņu izvēlējies. Tas ar svojim balaganam. Ja viņš viņu izvēlēsies, tad viņi varētu apprecēties. Es gribētu, lai viņš izvēlas to tumšpaka. Un tāpēc, ka viņa vissimpātiskākā, un viņa ir no vistrūcīgākās ģimenes. Man ir ideja, kā tikt galā ar abaliņiem. Padi, nu lūdzu. Nu lūdzu, un tūlīt viss izšķirsies. Nē, tu man pasaki, tā siksna bija veca. Nē, pavisam jauna. Tad kā viņi varēja saplīst? Nezinu, varbūt kaut kāds brāķis. Tu zirkopim jautāji? Priekš kam? Paklausies, tu pēdējā laikā neesi redzējis, staļos vazājāmies svešs cilvēks. Tu par zirgiem esi atnācis runāt? Nē, paklausies, pasaki man. Tad ko tu uzdod tik stulbus jautājumus? Tagad sev sabiedroto esi atradis Aivaru? Izmantosi viņa zvanus savām vajadzībām, jā? Lasies projām, es negribu tevi redzēt. Jā, nu ko? Nē, Beidz. Tev gulēt vajag. Visa Es to arī darīšu, ja tu tūlītās aizies projām, saprati? Tad tu man apsoli, ka tu bez vajadzības necelsies. Jā, ej projām. Ārprāts vārdiņus, esmu tik laimīga. Ja viņš būtu izvēlējies to blondīni, es vienkārši spartu zemes gaisā. Nu, ir taču pasaulē jābūt taisnībai, vai ne, mīļais? Jā, mīļais. Nu, ko tu gribēji teikt? Mana ideja ir miljonu vērtā. Tad saki. Uzmini. Kā lai es to uzminu? Nu, tu tikko skaties šovu. Es vienmēr skatos No? šo. Nu? Vajag sapracināt kādu no mūsu dviņiem ar Danu. Un mēs ar viņiem būsim rādi. Tas nebūs tik vienkārši. Viņi ir skaisti. Un tu par viņiem saki, ka viņi ir gudri. Viņi ir divi. Jo labāk. Dana varēs izvēlēties. Bet ja viens apprecēsies, otrs būs nelaimīgs un greizsirdīgs. Otram arī sievu atradīsim visu. Nu, bet ja nu Danai jau ir draugs. Vot. Vot tu noskaidrosi. Tev jākļūst par viņas draudzeni. Un ja viņa ir draugs, tad nav problēma. Nu, vaksim. Pati. Nu, ko? Tagad tu man paskaidrosi, kāpēc tu to izdarīji. Ko? Mums bija vienošanās. Ko tu uz mani kliedz? Kādu vienošanos? Es esmu pārkāpis. Tu it kā tu nesaprasti, jā? Tu vari izteikties skaidrāk. Labi, es izteikšos skaidrāk. Ieva tevis dēļ nokrit no zirga. Gūs madzeļu satricinājumu. Tu saproti to? Ieva? Nokrita no zirga? Tu to nezināji. Jā? Nu, ko tu vari tagad izlikties? Es patiešām neko nezināju. Nu, kāpēc tu vaino mani? Kā es tur klāt stāvēju viņu? Es nogrūdu viņu no tā zirga. Es pietiek, es zinu, ka tu to izdomāji. Ko? Ko izdomāji? Tu pārdēst seglu siksnas. Ieviņā,
Ko? Ieviņa, kas ir? Piedod, es negribu nevienu tagad redzēt. Es tūlīt tieši prom, tikai Milda tev sūta visādas gardumas. Es te nolikšu, es pats pagājušajā baigi labais. Davidis ir īstis tev ir. Viņš pirmīt nācis, viņa negribēja laist iekšā, un tad uzradās Aivars sāka savas tās te pravas kačāt un neko. Paldies tev. Par ko tu paldies? Nu, nenosargāja tevi, atnācis gads saraudināja tevi. Zini, tu man esi labākais draugs, kāds man ir. Paldies tev. Iet kaut ko. Nopietni, vieglāk palikt. Spēku tev vajag tagad daudz. Droši ēd ļoti labs pagaršo. Nu, vienkārši. Labi. Un tu? Es. Atceries, ko mēs vakar runājām? To, ka šodien turpināsim. Tu ēdi. Aizspēlēšu. Tātad mācību stunda numur 2. Kad spēlē ģitāru, nekad nevajag klausīties. Visāds stulbums, kas apkārt notiek. Edī, tu pēdējā laikā esi pārāk frustrēts. Un tev galīgi nav taisnība. Es tev vienam tādus rīkumus neesmu devis. Labi, tad pasaka, kā tas varēja notikt. Edī, tev vispār vajadzētu nomierināties. Met vienreiz nost tās dusmas. Mēs tik labi sapratāmies. Un tagad man tāds sajūta ir, kā tu man ienīstu. Nu tā nevar būt, ka viss, ko es daru, ir tikai slikti. Edī, nu tev iepatikās tā jau. Nu bērni, bet tev ir ģimene. Nu, nogaidi, tas viss pāries, norimsies, nostāsies savās vietās. Bet, ja tu tādā veidā ar dusmām, ar naidu, tu būsi sabojājis attiecības. Olme, tas Ievas kritiens varēja beigties daudz smagāk. Bet es taču tu neesmu pie vainas. Kāpēc tu man netici? Es tev esmu melojis kādreiz, dzīvosim lūdzu saticīgi. Pagaidi, nomierinies. Katram ir nervi un kādreiz tie ir pagājis. Es tev esmu gatavu visu piedot. Un viss pietiek. Ja ar Ievu kaut kas notiks, tad zini, tad vari novākt arī mani. Tagad salātiņus? Tagad tu. Domā, vajag? Klas! Gati? Ienāc, lūdzu. Nu, atkal kaut ko grib pārmest man? Tu neko neesi organizējis pret Ievu? Nē. Tiešām ne? Tiešām nē. Tas ir ļoti svarīgi. Kaut kas noticis? Nokritusi no zirga. Es esmu tīrs, es zvēru. Es ļoti noraizējies par Ediju. Viņš ir tā ieķēries, tad skuķī. Viņš man paziņoja, ja ar Ievu kaut kas notiks, mēs varētu novākt arī viņu. Es gribu redzēt to sievieti, kas jaunākajam brālim sajaukus galvu. Vispār tā ir laba doma. Ja tu arī iepazītos ar viņu kaut kā tuvāk, mēs taču varētu kontrolēt to situāciju. Gat, varbūt izdara to pēc iespējas ātri.
tavs mūža mīlošais Pēteris. Lūdzu. Kāds Pēters? Es taču nepazīstu nevienu Pēteru. Nezinu, parakstīts Pēteris. Kad adresi sajaukt? Nē, bet kurjers teica, lai nodot rokās Mildai Upītei. Nepatīk Almes biznesa